Vasili, Androna kulinārija šova. Šodien mēs gatavosim kantinīku zierņu zupu. Vaināk, es visu nopirku, bet tāds augstums. Tā, es nesapratu. Kas? Stāvi mērkli, šo mēs pagad, stāvi aiznāk, pagad, mums ir jāparunā. Ok, visi jautājumi ar Aināru ir atrisināti. Sākam kulinārijas šovu Būreiz 8. epizodi, kurā mēs gatavosim sacepumu ar nosaukumu Rēzeknes pazemnieku šļampaks. Ķeramies kartupeļu saknēs. Ну зачем есть мясо с картошкой? Ну съесть ты с селедкой ее там с рыбой. Vispirms sagatavosim aso mērci. Lējam iekšā mūsu eļļu, kārtīgi salējam, lai viss būtu kārtībā. Pēc tam mums būs vajadzīgi tomāti, paprika, kā arī kaltētie čili pipari. Un visam pa virsu mēs pievienosim arī nedaudz sāls pēc savas garšas un arī piparus. Atencion! Neaizmirstam pievienot pustei karotes cukura. Nu, ir pagājušas aproximately 10 minūtes, un ko mēs darām? Aiztaisam ciet vāku un sablenderējam mūsu saltējumu. Pieliekam eļļu un izliekam kartupeļus. Ainar, es visu dabūju. Jā, Ainar, nu. Kartupeļiem pa virsu pievienojam pirmo mērces kārtu. Dzīvs. Uz doto brīdi mums ir kartupeļi, mērce, siers. Turpinam ar nākošo buļbu slāni. Ielaiks kārtīgam gaļas gabalu no sijas sātes. Nu ko? Kā redzat, mums te ir Rēzeknes logo, visi slāņi ir gatavi un ir pienācis laiks to visu bīdīt krāsnī iekšā. Halleluja! Kamēr krāsnī gatavojas Rēzeknes pazemnieku šļampaks, mēs jums parādīsim, kā pagatavot kādu brangu dzērienu. Iekraujam sarkanos sīpolus, pēc tam mēs pievienojam dilles, nedaudz džona lemona, kā arī mums būs vajadzīgs nedaudz mazāk par pustei karotes ingvera. Un visu to pa virsu mēs vienkārši salējam ar tomātu sulu. Yeah! Yeah, baby, yeah! O, paskatieties, kas par mākslas darbu. Priekā! Jā. Ladies and gentlemen, Rēzeknes pazemnieku šļampaks ir gatavs! Mēs gatavosim buļvu kantinīku zupu. Un saltētie, kaltētie čili pipari. Mēs aiztaisam ciet vāku un sablenderējam mūsu saltējumu.